Lai rastu kompromisu starp cilvēka darbību un dabas aizsardzību un vērtību saglabāšanu, šogad uzsākta Zilo kalnu dabas parka dabas aizsardzības plāna izstrādāšana. Iepriekšējā plāna termiņš beidzies šogad, un darbības laikā parādīsies virkne problēmu, kuras tiks atrisinātas jaunajā dokumentā, līdztekus domājot arī par teritorijas attīstīšanu. Tad tās diskusijas ir par to, lai visiem pietiktu vietas šajā teritorijā, lai varētu savietot pirmkārt dabas aizsardzības jautājumus un prasības, otrkārt orientieris, slēpotājus ziemā, nojotājus, kā arī vietējos iedzīvotājus, kuri vienkārši iet pastaigā. Dabas aizsardzības plāna izstrādāšanas uzraudzības grupas dalībnieku un pašvaldības pārstāvju tikšanās gaitā tika izdiskutēti vairāki aktuāli jautājumi. Tostarp pasākās diskusijas notika par plānoto Zilo kalnu aktīvās atpūtas kompleksu. Piemēram, jautājums par to pašu stadionu. Ja tas stadions ir ļoti liela izmēra, ja teiksim 50x50 metru, ja, tad es uzreiz saprotu, ka no tā meža liels gan 3,5 hektārs aiziet pilnīgi tiek transportēts. Mēs jau to pat runājam, ka tas ir kompromiss atrast, ka tas stadions var atrasties tur, kur bijusi suņu patversme. Mēs viņu varam izvirzīt laukā no turienes. Ēku jūs zināt, kāda apmēram viņa ir. Mēs neesam tehnisko projektu pasūtījuši. Tas ir pilnīgi jauns projekts, un mums trūkst informācijas par šāda veida kompleksa reālo ietekmi uz vidi, norāda Jānis Krūmiņš. Vai vajadzētu tiešām attīstīt Zilos kalnu? Šāda te projekta, šāda vai citāda projekta attīstīšana noteikti, ja tas tiks veikts saprātīgi, tas uzlabos situāciju Zilojos kalnos, kura šobrīd nav ideāla. Ir diezgan daudz atkritumi, ir haotiski izveidotas takas, teritorijā braukā ar kvadricikliem vasarā, pa dīķa ledu braukā ar automašīnām ziemā un tam līdzīgi. Šāda projekta realizācija, tā būtu iespēja organizēt labu apsaimniekošanu teritorijai. Šobrīd pie dabas parka aizsardzības plāna notiek intensīvs darbs. Sākotnēji tika plānots, ka dokuments tiks izstrādāts šogad. Visticamāk, ka nākamā gada sākumā plāns tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai, bet pēc tam apstiprināšanai Vides ministrijā. Dāts Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.